9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 7. uzdevums. Atrisina vienādojumu. Pie lineāriem vienādojumiem atceramies, ka burti pa kreisi, skaitļi pa labi. Tātad četrnieku sūtam pa labi, varbūt no sākuma pārrakstam. Tādu, ja mēs četrnieku pārnesam, tad atceramies, ka mainās zīme uz pretējo. Mēs dabūjam, ka x ir 15. Tālāk atrisina kvadrātu vienādojumu, ja? Un skatāmies šitā te simbols, tāda matemātiskā valoda, esam uzmanīgi ar zīmēm, mērvienībām un tā tālāk. Kvadrātu vienādojums, tas ir parasts standarta pilnais kvadrātu vienādojums, tātad skaidrs, ka jāizmanto diskriminants, kas ir baigi labi, ka te ir aprakstīts viss precīzi, kā jārēķina kvadrātu vienādojums. No sākuma nosakam koeficientus, pēc tam aprēķinam diskriminantu, pēc tam aprēķinam saknes. Viss smuki pareizā secībā ir jums iedots. Šajā gadījumā koeficients A būs 2, koeficients B būs 7 un koeficients C būs -4. Tad diskriminants būs pēc formulas B kvadrātā -4AC, B kvadrātā -4 reiz A, kas ir 2 reiz C, kas ir -4, kas sanāks 49, un te mums ir mīnus reiz mīnus ir plus, un tad 4 reiz 2 reiz 4 ir 32, kas sanāks 81, kas ir baigi labais skaitlis. X1, 2 pēc formulas sanāk -B plus mīnus kvadrāts sakni no diskriminanta dalīts ar 2A, tad attiecīgi B mums ir 7, diskriminants mums ir 81, un A mums ir 2. Tātad -7 plus -9 dalīts ar 4. Tātad vienā gadījumā būs pluszīmīte starpā, un atbildes sanāks tad viena puse, un otrā gadījumā būs mīnuszīmīte starpā, kas būs -16 dalīts ar 4, kas būs -4. Un uzdevums ir atrisināts.